Labdien! Man prieks būt šeit un redzēt jūs tik kuplā pulkā. Tiem, kuriem ļoti interesē tas, kā mēs izskatāmies arī no tāda skatu punkta, no malas skatoties. Es gribētu mazliet ieskicēt, es atvainojos, man jau pulti man vajadzētu, paldies liels. Mazliet ieskicēt par to, kur mēs esam un kā mēs izskatāmies. Jo droši vien, kad ja mēs tā paraugamies uz veikalu plauktiem, mēs katru dienu virzamies, pērkam dažādus produktus. Un es gribētu sākt ar šo slaidu, kurā atgādināt par to, cik mēs esam krāsaini. Un tajā brīdī, kad mēs runājam par to, kā mēs izskatāmies, tad es gribētu teikt, ka šis pētījums, ko mēs esam veikuši, ir tieši vērsts uz to, ka mēs neskatāmies uz šo daudzumu, ja mēs tā kā paskatītos, cik daudz tieši apjoma ziņā, bet vairāk uz šo daudzveidību iepakojumu. Jo tajā brīdī, kad mēs šeit skatāmies, un es esmu arī tā kā pieminējusi, ka mums apmēram 40% ir iepakojumi tādi, kuri mums ir šie daudzslāņu iepakojumi. Jo, ja mēs tā raugamies, tad apmēram, ja mēs skatāmies uz šiem te materiāliem, kas apzīmēts ar citi, tas ir numuriņš 7. Un tie, kas materiāli, kas ļoti bieži nav norādīti, kuriem ir 24% uz tā kopējā apjoma, ir tie materiāli, kur mēs skatāmies un raugamies, ka principā tie ir šie daudzslāņu materiāli, bet viņiem uz iepakojuma nav norādīts materiāla veids. Līdz ar to, tā kā te ir diezgan daudz arī raugoties uz apjomiem dažādiem, ir daudz mums kopā, ko visiem darīt un saprast, uz kuru virzienu tad labāk virzīties. Tas mūsu mērķis, veicot pētījumu, nebija doma skatīties, kurš tad būs tagad labāks, sliktāks, bet vispārīgi rādīt šo situāciju, kā tas Latvijā kopā izskatās, lai mēs būtu gatavāki saprast, kādā virzienā mums būtu labāk virzīties. Nu, tad varbūt arī mazliet tādas ieskicēšana, kā tas izskatās veikalu plauktos. Mums bija iespēja diezgan cītīgi fotografēt, iet cauri dažādām lietām, pētīt, skatīties iepakojumus, bet mēs skatījāmies produktu kopā ar iepakojumu, bet tajā pašā kontekstu liekot tieši vairāk uzsvaru uz iepakojuma šiem veidiem. Mēs skatījāmies ne tikai no konteksta, kāda ir iepakojuma veidu materiāli, bet arī cik iepakojumi mums ir pilni. Jo tajā brīdī, kad mēs runājam par atkritumu samazināšanu, mums ir ļoti būtiski un svarīgi vērst uzmanību uz to, ka ja iepakojumā mums produkts ir apmēram tikai, teiksim, attiecīgi 2/3 ir tukšas, tad tas arī ir iepakojuma apjoms daudzums, par kuru pēc tam mums ir jādomā, kā mēs viņu pārstrādāsim. Nu, lūk, un varbūt tādi tipiskākie varianti, ko esmu šeit arī uzlikusi, ir diezgan lieli dažādi šie risinājumi, kur mums produkts nav varbūt tik piepildīts, un gribētu teikt, ka patērētājs paliek izglītotāks, viņš vairs neskatās uz vienības cenu, bet skatās uz kilograma cenu. Līdz ar to es gribētu teikt tā, ka šai tendencei, es ceru, ka tuvākajā laikā mums būtu jāmainās. Nākamais jautājums, kas varbūt liekas, nu, ko mēs te runājam, tas ir ļoti vienkārši, bet patiesībā stāsts nav vienkāršs, jo visā šajā procesā nāk līdzi iepakošanas iekārtas, ar kādām iekārtām mēs varam varbūt aizvērot vienu vai otru iepakojumu. Attiecīgi šo materiālu aizvērt un cik tas attiecīgi kāds izskatīsies. Tad nākamais stāsts ir par šiem iepakojumiem, kur mums ir lielās dažādas vienības, kurās mums ir ļoti maz produktu iekšā, arī raugoties, ja, un arī tas stāsts par to, ka, ja ir produkts, kurš ir pakots aizsargāzu vidē, jā, tur jābūt kādai telpai produkta šai gāzes videi, bet tajā pašā laikā mēs esam konstatējuši, ka ļoti daudz ir iepakojumu, kuro šie iepakojumi ir pārāk lieli. Tad vēl, ja raugamies, ir daudz iepakojumu veikalu plauktos, kur mums viena vienība iepakojumam sastāv no ļoti daudz un dažādiem materiāliem. Piemēram, etiķete no viena materiāla, trauciņš no cita, tad ir vāciņš, vēl uzliekamais vāciņš, kur principā ir opcijas, ka šeit varētu būt arī materiāli lielāka, nu, teiksim, attiecīgi šie vienveidība, kur patiesībā arī šeit tas procentu skaits, kas šajā veidā izskatās, mums ir gana liels. Protams, vienmēr ir jautājums par to, kad mēs skatāmies no tās ķēdes pusēm, nu, ko mēs saražojam, kā iepakojuma ražotāji, tad tālāk kādu iepakojumu izvēlās produkta ražotājs, kādā veidā tā kā liks iekšā, un gala rezultātā patērētājs, tajā brīdī, kad viņš pērk. Un šobrīd jau izskanēja jautājums arī bija tāds, cik patērētājs var iesaistīties, tad es gribētu teikt tā, ka patērētājiem ir ļoti liela loma, arī no tā, ko viņš pērk, ko viņš izvēlās. Bet tas klāsts arī šeit tiem materiāliem, un brīžiem ir tā, ka materiāla pārbagātība ir ļoti liela, un varētu principā būt situācija, ka bez daudz kā no šīm dažādām lietām mēs varētu arī iztikt. Protams, jā, tajā brīdī, kad mēs esam darbojušies šajā projektā, ir diezgan daudz diskusijas bijušas, un mēs esam runājuši par to, ka cilvēks pērk ar acīm. Un tajā brīdī, kad cilvēks pērk ar acīm, veikalu plaukti ir krāsaini, un, protams, ka produkta ražotājiem ir tā vēlme, un viņam arī vajadzība šo produktu pārdot. Un tad ir jautājums arī tā patērētāja izvēles ziņā,
cik mēs krāsainu, cik mēs bagātīgi apdrukātu materiālu pērkam, principā tā kā, jo mēs jau nepērkam teorētiski iepakojumu materiālu. Mēs pērkam produktu, kas ir iepakots šajā te iepakojumā. Tad vēl veseli rinda ar produktiem, kas droši vien, kad arī tagad, ja tagad jautātu, ko jūs par to domājat, daudzi teiks, nu, nevajag šādā veidā likt, jo ir produkti, kuriem ir vajadzīgi 2 iepakojumi vai 3 iepakojumi, kas ir viens otrā iepakojumā, kas principā mums ir tā, ka mums ir kārbiņa, mums ir attiecīgi viens iepakojums, otrs, 3., 4. Un tad brīžiem ir jautājums, liekas, nu, piemēram, zobpasta, noņemam viņai tagad to kārbiņu, atstājam tikai viņai tajā tūbiņā. Bet te atkal ir jautājums, ko mēs pētījām, skatījāmies, kad brieži vien šis te, paciņa, tā kartona kārbiņa ir arī tas elements, kas parāda, ka iepakojums nav bijis atvērts. Jo te uzreiz tā, ja mēs pārējām uz šo variantu, ka mēs to kārbiņu, piemēram, vispār tā kā nelietojam, tad mainās arī ražotājiem iepakošanas iekārtas, mainās dažādi iepakojuma aizvēršanas, dažādi nianses. Līdz ar to tā kā te ir arī veseli rinda ar šiem te jautājumiem. Tālāk nākamais, tajā brīdī, kad mēs runājam par šādu veidu iepakojumiem, diezgan bieži ir tā, ka primārais iepakojums, kurā pašā ir ielikts produkts, vispār uz iepakojuma, kas ir sekundārais, vispār neparādās. Līdz ar to, teiksim, ja man iepakojuma iekšienē ir polimēra materiāli un ārpusē man ir kartona kārba, tad ļoti bieži veikalu plauktos tajā brīdī, kad mēs redzam šo iepakojumu, principā mēs redzam uz tā iepakojuma tikai šo te apzīmējumu, kas mums ir attiecīgi parādās šie materiāli, kas ir šādā veidā likti. Tā kā te arī ir gana daudz lietu, par ko ir domāt, un arī dažādi šie te risinājumi, kā tas, pie kam attiecīgi jautājums par kārbu lielumu. Ļoti bieži ir tā, ka produkts aizņem ļoti mazu vienību, un kārba ir gana liela. Droši vien, ka atkal te ir dažādas diskusijas un principā tā kā dažādi viedokļi, jo mēs arī tajā brīdī, kad veicām pētījumu, mēs tikai vācām datus, bet mēs viņus arī skatījāmies no dažādām pusēm, kā viņus analizēt un kuri tie plusi mīnusi, kāpēc uzņēmēji tā dara, jo principā pēc būtības neviens uzņēmējs jau nepako iepakojumu neizmanto ar domu, ka tik vairāk iepakot un ka tik vairāk tā kā salikt, jo katram ir kaut kāds savs stāsts, kāpēc tas tā ir darīts. Nu, un te ir līdz ar to ir dažādi aspekti un iespējas arī mainīt un skatīties, kā uz kādu virzienu virzīties. Tad tālāk nākamais, droši, ka šie ir tie dati, kas ļoti varētu mūs interesēt. Kā tad izskatās mūsu veikalos? Līdz ar to mēs mēģinām, tajā brīdī, kad mēs skatījāmies dažādus šos veidus produktiem, mēs salikām šādās kategorijās, bet es jums parādīšu tikai mazu daļu no šiem datiem, kuri vēlāk arī tiks publiskoti. Principā, tādas lielākās grupas mēģinājumi šobrīd parādīt uz šo brīdi. Un ja mēs atkal skatāmies šiem materiāliem citi, kas ir septītnieks uz iepakojumiem, atkal norādītais, un brīžiem parādās arī dati nav norādīti vai nav norādīts. Tad līdz ar to šeit ir tā, ka tur, kur nav norādīts, iepakojums nav vispār tā kā marķēts attiecīgi ar šo materiālu simbolu, jo mēs neskatījāmies pēc būtības, kāds ir iekšā produkts un kāda varbūt ir uzturvērtības marķējumi, bet mēs skatījāmies tieši uz to, cik lielā mērā mēs parādam un redzam, kas vispār mums notiekās. Tad mēs arī skatoties, ka principā, ja mēs skatāmies uz šiem produktiem, kas ir ātrbojīgie produkti, kas ir piena produkti, kas ir gaļas sektors, šeit ļoti daudz ir materiāli, kas ir daudzslāņu materiāli, kuri principā, es gribētu teikt, ka šeit, ja mēs raugamies, nav pārstrādājumi, vai ļoti grūti pārstrādājumi. Ja mēs līdz ar to, tā kā te ir gana daudz arī variantu, ko darīt, skatīsimies tālāk prezentācijā, rādīšu vēl. Nu, un tālāk palikšu vēl kādas, parādīšu arī attiecīgi nākamās produktu grupas, kas mums pārsteidza garšvielas. Jo liekas, mazas paciņas, kas tur varētu būt, bet principā, ja mēs skatāmies, principā puse no visiem iepakojumiem, kurā mēs nopērkam garšvielas, viņām pārsvarā visi ir šie laminētie materiāli, kas ir daudzslāņu materiāli. Līdz ar to, tā kā arī šeit it kā liekas mazas sīkas, produktu salīdzinoši iekšā ir mastai paciņām, bet tā produktu tas iepakojuma apjoms tā kā arī attiecīgi tā kā virzoties ir gana liels. Mēs, protams, skatījāmies ne tikai pārtikas produktus, bet mēs arī skatījāmies šos te, kas ir dažādus citus produktus, jo, protams, ka te vienmēr ir stāsts par to, ka ja mēs šobrīd es jums rādu tikai šis slaidi, tas ir tāds materiāla daudzveidības ziņā, bet tas nepasaka, ka šis materiāls ir visvairāk, jo, protams, ka jāskatās. Ja es tagad pērku maizi, es viņu pērku varbūt katru 2., 3. dienu, ja es pērku šampūnu, droši vien, ka es viņu pērku nedēļā vai mēnesī reizi. Līdz ar to arī tas attiecīgi tālāk ir iespējas pēc savāktiem datiem ir sakalkulēt apmēram šos te datus apjomus, kā tas izskatās, par to arī mazliet vēlāk arī mazliet pieskaršos. Tad tālāk nākamais, kas vēl veikala plauktos mums izskatās, ko mēs droši vien, kad visi esam pamanījuši,
Mums ir ļoti daudz krāsas. Mums ir ļoti krāsaini iepakojumi, mums ir gan apdruka ziņā krāsaini iepakojumi, gan mums arī pašas iepakojuma formas ir ļoti krāsainas. Un mēs ļoti labi zinām, ka pie pārstrādes procesiem šie materiāli, kas ir ļoti krāsaini un daudz krāsas, lakas, ir sarežģīti ar šiem pārstrādes procesiem. Ko mēs vēl konstatējām? Ir diezgan daudz mūsu plauktos produktu, kuriem marķējums izskatās ļoti interesanti. Piemēram, šeit jūs varat redzēt, ka piecinieks trīsstūrīti un apakšā rakstīts, ka tas ir papīrs. Ir tā, ka mums ir trīsstūrīti ir viens cipars, apzīmējums ir savādāks. Varētu teikt, jā, droši vien, ka tā varbūt ir neuzmanības kļūda, varbūt tas ir attiecīgi drukājot materiālu, attiecīgi kādā citā valstī, un līdz ar to tā kā nepievēršot uzmanību valodām, bet cipari un burti jau daudzās valodās mums ir stipri līdzīgi. Līdz ar to arī šādas nepilnības mēs gana daudz arī veikala plauktos varam redzēt. Tad es gribētu teikt, ka viss nav tik slikti. Te uzreiz gribētu parādīt dažus šos iepakojumus. Jā, varētu runāt un strīdēties par to, kāpēc ir vajadzīgs tik daudz iepakojumu apzīmējumu, kāpēc ir vajadzīgs vienai vienībai tik daudz iepakojuma veidu, bet šeit arī ir produkti, kuriem mēs arī diezgan intensīvi varam skatoties, varējām redzēt visus iepakojuma izmantotos veidus, gan vāciņiem, gan attiecīgi etiķetei, gan arī pašam šim iepakojumam virsū raugoties. Tā kā dažādi šie veidi, kad mums nav tā, ka viss būtu pilnīgi labi vai pilnīgi slikti. Tā kā ir varianti, ir tie, kas arī ļoti seko līdzi un šo informāciju liek uz iepakojumiem. Tālāk ir patērētāja izvēle lasīt, nelasīt, cik iedziļināties un ko ar to visu tālāk informāciju darīt. Tas, ko es gribētu uzsvērt, visā šajā procesā mēs pētījumu veicām ne tikai ejot, fotografējot, piefiksējot, mērot, sverot iepakojumus, bet mēs saskārāmies, mēs veicām diezgan daudz intervijas, runājām ar uzņēmējiem. Uzņēmēju ziņā es domāju gan tos, kas ražo iepakojumus, gan tos, kas tirgo iepakojumus, gan tos, kas ražotājs, kas ražo produktus, kas pako produktus, gan arī skatījāmies arī tirzniecības vietām arī runājām. Tas vien varbūt tāds iezīme, ko es gribētu noteikti uzsvērt, ka ļoti būtiski mums ir stiprināt un attiecīgi šo dialogu un kontaktu starp šīm jomām, no šiem visiem iesaistītiem šajās jomās. Jo stāsts ir par to, ka ja es paņemu iepakojumu, kurš ir dabai draudzīgs pārstrādājums, ja es viņu tālāk apstrādāju, drukāju, printēju, visu ko citu daru ar viņu un pēc tam ielieku iekšā produktu, un man tā sajūta ir tāda, ka viss ir skaisti, tajā brīdī, kad tas iepakojums nonāk līdz atkrituma apsaimniekotājiem, izrādās, ka to iepakojumu īsti pretī neņem, jo viņš ir pat taukaini, viņš ir attiecīgi pārāk daudz krāsas, tad viņā izrādās, ka vēl viņš produkta daļas ir iekšā palikušas, kur pēc nevar pārstrādāt. Līdz ar to tai ķēdē ir jābūt kopīgai. Ja mēs gribam skatīties un virzīties un darīt dažādas lietas, ar kurām mēs varētu virzīt šo virzienu, attīstīt vairāk. Tad varbūt arī tāds lieta, ko mēs izdarījām. Mēs uztaisījām pētījumu. Vēl šī pētījuma ietvaros paņēmām vienu viskozu produktu, kurš ir iepakots veikala plauktos dažādos iepakojumos. Spilvenveida pakā ar korķīti, stikla burkā un arī polimēra polimēra pudelē. Un tad jūs arī šeit varat redzēt attiecīgos procentus apakšējā daļā, cik daudz produktu paliek iekšā iepakojumā tajā brīdī, kad mēs to produktu no tā iepakojuma izvirzam, iztukšojam iepakojumu. Varētu teikt, jā, viens varbūt tukšo labāk, viens varbūt tukšo mazāk labi. Mēs ko izdarījām? Mēs uztaisījām pētnieku grupu, kur principā bija tā gan studenti, gan arī mācību spēki, gan arī garām ejošos cilvēkus uzrunājām. Attiecīgi ņemt šos iepakojumus iztukšot un līdz ar to tālāk skatīties nosvērt iepakojumus pirms iztukšanas, pēc iztukšanas un skatīties, cik daudz mums tā produkta paliek iekšā. Ko es ar to gribētu teikt, ka atkarībā no šī iepakojuma formas veida, iepakojuma materiāla, būs arī svarīgi tas, cik daudz, protams, būs tā situācija, cik tas produkts iekšā var palikt, cik tas iepakojums būs tīrs vai netīrs. Protams, ir stāsts par viņu mazgāt, skalot un visu ko citu, mēs esam ļoti dažādi, līdz ar to tas iztukšošanas mūsu tas principi paņēmieni arī ļoti atšķirās. Tā kā līdz ar to te arī vesela rinda ar interesantiem datiem, kā tas izskatās no mūsu katra patērētāja puses. Tad, protams, ja mēs skatījāmies, kādas ir tās grupas, kurās ir vislielākā vienveidība, kur var teikt tā, ka ir stipri vienādi tie rezultāti, tad līdz ar to šeit ir tās grupas, kur mēs skatāmies šīs petpudeles dzērieniem, kur ir tā, kad ir ļoti tā kā, ja gribētu teikt par šo sektoru, tad tur būs tā kā, tiem dzērieniem būs vairāk, ja mēs par polimēru materiāliem runājam līdzīgāks tas skats. Vai arī šīs laminētā kartona pakas, kas ir sulām, pieniem un šiem produktiem, kur arī, principā, tas klāsts tur tā kā nebija ļoti lielas dažādības un attiecīgi no šāda konteksta.
Tad interesants sektors, protams, mums ir visi šie sīkie iepakojumi, konfektes maziņās un viss kas cits, kur mēs saprotam, ka tas iepakojuma masa ir tik maziņa uz vienu vienību. Viņi ir arī mums tā kā gan metalizēti, gan ar foliju, gan arī šie dažādi varianti, kur tur arī ir daudz, principā tā kā dažādi šie veidi. Runājot arī nozares pārstāvjiem un ar ražotājiem, kas šajos virzienos ir darbojas un strādā. Te ir tā, ka te īsti nav tāda viena pareizā risinājuma, kā tad uz kuru virzienu tā kā viņi virzīties, bet, protams, ir varianti, ko varētu darīt. Līdz ar to arī teiksim, bet šī grupa bija tāda, kur mums ir gana tie sīkie mazie iepakojumi, viņi ļoti tā kā būs tādi, kur ar pārstrādi būs ļoti grūti. Tad es gribētu atgriezties pie šīs ekodizaina stratēģijas, kur es gribētu teikt, kad arī mēs runājam ar uzņēmumiem, kad ir jāsāk katram pašam ar sevi. Un arī mums kā patērētājiem jāskatās, kur ir tās vietas, kur mēs varam samazināt apjomu. Ir ļoti, varbūt es gribētu teikt tā, ka kā pārtikas tehnologs teikt tā, ka ļoti būtu nepareizi, ja mēs vienkārši visu iepakojumu kancelējam un tagad paņemam viņu nost, jo tad būs daudz sabojātās pārtikas, bet ir būtiski saprast, mums ir ļoti daudz vietas, kur mēs varam mazināt apjomus, iepakojuma gan masas, gan tā kā tilpuma ziņā, nebojājot produktu kvalitāti. Bet, protams, arī tur nav vienas pareizās receptes, bet ir risinājumi, ko var darīt. Tālāk nākamais, protams, atkārtotas lietošanas, samazināšanas, jo tas iepakojums, kas nonāk līdz izgāstuvē, viņam ir jābūt vismazākajam apjomam, cik mēs to varam tā kā izdarīt. Tas nav vienkārši, un tas, protams, pie tā, cik mums ir bijuši dzīves temps strauji, un mēs esam tā kā pēdējos, gribētu teikt, 10 gados ļoti intensīvi iepakojuma ziņā, tā kā pasaules līmenī arī attīstījušies un izmantojuši daudz risinājumus, tas nebūs vienkārši. Tad, ko es vēl tā kā mēs pētījuma ietvaros skatījāmies un mēģinām saprast, kur tad ir tie pārstrādes uzņēmumi. Šajā kartē gribētu teikt, ka tikai daži punktiņi ir iezīmēti. Bet, principā, man šķiet, ka arī no tāda ražotāja viedokļa un arī tā kā atkrituma apsaimniekotāja viedokļa būtu ļoti fantastiski, ja mēs varētu salikt šādu karti, jo mēs nedzīvojam vienkārši individuālā pasaulē. Mums ir tā, ka mēs esam globālā. Un līdz ar to mēs saprotam, ka, ja es esmu iepakojuma ražotājs, es saražoju iepakojumu, tad es to iepakojumu tirgoju uz daudzām valstīm. Daudzās valstīs man iepakojumu nopērk, līdz ar to ražotājs, kas ražo produktu, viņš iepako produktu, un tad viņš atkal sūta uz dažādām valstīm. Un tad nākamais jautājums tāds, cik daudz tie kilometri ir tas optimālais attālums, cik tālu to iepakojumu vispār vest, lai viņš vēl būtu rentables, lai viņi varētu spēt arī tā kā attiecīgi tikt ar viņu galā un arī attiecīgi tā kā ar šīm lietām virzīties uz priekšu. Līdz ar to, protams, te ir tikai daži punktiņi ielikti, bet tā karte ir noteikti daudz plašāka, bet ko es vēl gribētu uzsvērt? Tas, ka mēs ieliekam karti, ka vienā vietā pārstrādā polipropilēnu, vienā pārstrādā petu, citā pārstrādā polietilēnu, nenozīmē, ka viss, teiksim, pets, viss polietilēns, PP vai polistiru vai attiecīgi materiāli uz turieni visu atvedot viņu pārstrādās. Jo mēs zinām, ka ķīmiskā pārstrāde, mehāniskā pārstrāde ir mazgāšana ar augstu ūdeni, ir tālākie procesi, kur daudzus materiālus viņi pateiks, šito mēs ņemam pretī, bet šo, diemžēl, mēs nevaram pārstrādāt. Līdz ar to, tā kā te ir stāsts par to, ka tur būtu jābūt šādai interaktīvai, varbūt kaut kāda veida šim materiālam. Es nesaku, ka tas būtu jādara katram individuāli, bet kaut kādā mērogā, teiksim, mēs runājam par Latvijas mērogu, būtu fantastiski, ja mēs saprastu, kur ir šīs rūpnīcas, kurās var pārstrādāt ko, tad arī uzņēmēji, kas maina materiālu, būtu izdevīgāk un ērtāk saprast, uz ko viņiem iet. Jo daudz uzņēmēji saka, mēs esam gatavi, pasakiet tikai labāku virzienu, rēķināsim, kalkulēsim, skatīsimies, kā to var salikt kopā un salāgot. Tad es gribētu parādīt šīs iepakojuma atkrituma plūsmas Eurostat datus, kas 2021. gada vispār atkritumiem, kādas izskatās, kā mums veidojās un cik mēs viņiem pārstrādājam. Un nākamajā slaidā varbūt šo pašu, bet mazliet tā kā tuvāk piezūmētu tieši attiecībā par kartona un šiem te materiāliem, kad mēs paskatāmies vispār uz iepakojumiem, tad apmēram pusi mēs pārstrādājam tieši tā kā mēs varam teikt Latvijā, otra puse principā tiek aizvesta projām, lai uz pārstrādi. Un ja mēs paskatāmies attiecīgi šo nākamo slaidu, kurā parādās šīs te plūsmas līnijas, kā tas izskatās tieši papīra kartona iepakojumiem, tad, ja mēs šeit paskatāmies, tad, principā, Latvijā šis apjoms, ko mēs pārstrādājam, ir ļoti, ļoti niecīgs no visiem atkritumiem, kas tiek saražoti. Līdz ar to, tā kā te ir stāsts par to, ka vienmēr jautājums, vai ir izdevīgāk vest citur, vai ir izdevīgāk veidot un domāt, kā mēs to varam tā kā pārstrādāt kaut kur Latvijā uz vietas, arī stāsts par to, kā tas izskatās, jo arī šis bija jautājums, tad, ja mēs pakojam, mainam uz kaut ko, uz ko mainīt, lai visiem būtu pēc iespējas tas gala rezultāts mums visiem vairāk pieņemams, interesējoši, kas mums visiem varētu derēt. Es domāju, ko nozīmē visi jomas dažādas. Iepakojuma ražotājs, pārstrādātājs, pārtikas ražotājs. Tad mazliet salīdzinājums. Es gribētu teikt par šiem cipariem, par cenām.
ir tā, ka, protams, ka tie cipari ir ļoti mainīgi. Bet mēs mēģinājām apmēram salikt viņus kaut kādos procentos, jo materiāli, kas ir pārstrādājami, viens varētu būt šis virziens, kas ir PET izskatās, bet, protams, vienmēr stāsts ir par to, ja Latvijā mēs pārstrādājam PET pudeles, jautājums par trauciņiem un visām pārējām kūku formām un šīm lietām. Un te ir arī variants, ka varētu būt jau arī šie PET trauki, bet jautājums, kur viņus pēc tam likt, kā pārstrādāt. Es zinu, ka mums ir arī mazliet, gribētu teikt, iedīgļi arī uz pārstrādi varētu būt arī šiem materiāliem, bet jautājums arī par šīm iespējām, ko ar viņiem darīt un kāds izskatās. Vēl salīdzināšanai gribētu teikt, kad, kā izskatās uzņēmums, es gribētu teikt uzņēmums X kompānija, kas arī kādu laiku jau tagad domā, kādā veidā tas principā iepakojuma pārtikas ražotājs. Tā brīdī, kad pirms tam viņš ražoja tikai šos te materiālus vai izplatīja Latvijā, kur principā ir tikai šie daudzslāņu materiāli barjeru īpašībām, tad, ja mēs skatāmies to tirgu 2022. Gadā, kā viņiem ir mainījusies šī situācija, tad, ja mēs paskatāmies uz šiem te daudzslāņu materiāliem, tie joprojām ir 88%, bet viņi mēģina meklēt risinājumus, un šī ir kompānija uzņēmums, kas nestrādā tikai Latvijā, bet starptautiski arī daudzās citās valstīs. Līdz ar to viņi skatās par šo ķēdi tīklu, kādā veidā tas varētu būt ne tikai Latvijā, jo mēs nevaram Latviju skatīties atrauti no visas pārējās sabiedrības, kas notiek visapkārt riņķī. Līdz ar to tas ir variants tāds, ka vienalga uz to visu raugoties tie materiāli veidi un tās iespējas, kā tas izskatās. Tad gribētu parādīt nākamo tabulu. Arī gribētu teikt, ka tie dati mēs esam mēģinājuši salikt procentos, ko es gribētu teikt, ka tā situācija, ka viņa ir mainīga. Bet ja mēs rēķinam uz šī brīža tām cenām un mēģināt tagad, piemēram, paskatīties 3 dažādus veidu iepakojumus, kas ir flowpack plēve, tas ir principā plēve, no kuriem tā veidojās šīs spilvenveida vai stāvpaciņas, kas ir iekārtās, flowpack iekārtās. Un ja mēs skatāmies tā pirmajā stabiņā, ir tie materiāli, kuri mums ir bez barjeru īpašības, tā kā attiecīgi mainot, un tajā otrā stabiņā ir materiāls, kas ir barjeru īpašībām, kas ir šiem ātri bojīgiem produktiem, kur mēs pakojam aizsargāzu vidē vakumā. Un ja mēs tagad paņemam vienkārši vienu tādu materiālu struktūru vienā otrā grupā, un tā nākamā otrā rindiņā ir šīs 4 šuvju pakas, tālāk nākamais nāk šīs stāvpakas, ko mēs esam bieži arī redzējuši, kā izskatās, tad tikai uz materiālu vien mēs skatāmies, ka mums sadārdzinājums principā ir 30, gan līdz 30, principā 27, 20 kaut kādi, attiecīgi 34%. Šie materiāli mainot uz šiem materiāliem, kas būs pārstrādājumi, viņi būs dārgāki. Šeit parādās tikai cena par materiālu. Šeit neparādās cena par iekārtas izmantošanu, pielāgošanu, varbūt kādām citām lietām. Viņi lētāki nebūs, jo ir tā, ka es varbūt rādu šeit vairāk tā kā viena uzņēma šos te piedāvājumu, attiecīgi pēc diskusijām un piedāvājumu un attiecīgi šīm lietām. Bet mēs aprunājāmies un diskutējām un intervējām vairākus uzņēmumus, ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas, un tie cipari un tie apmēram tie procenti tika doti mums ļoti līdzīgi. Tā kā principā tas stāsta par to, ka, ja kāds teiks, teiksim, attiecīgi par PET materiālu varētu būt stāsts salīdzinot ar šobrīd esošo PET materiālu, viņš varētu būt kaut kas stipri, varbūt līdzīgs palikt, bet arī runājot par PET materiālu, mēs runājam, ka augšējā plēve apakšējais, tā kā tā veidošanas tie procesi, viens ir lētāks, otrs ir dārgāks, tur kaut kas var izlīdzināties. Bet ja mēs runājam par šādiem, kuriem būs šis te, piemēram, evokslānis, kā viens no materiālu, tiksim, šim te barjeras veidojošajiem materiāliem, kas izskatās, ka ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē uz to šobrīd daudz virzās. Un vismaz testē, mēģina, skatās. Mēs arī esam veikuši pētījumus, kur esam pārtikas mūsu institūtā pakojuši produktus dažādos materiālos, un arī viens no tiem materiāliem ir bijis šis materiāls, kuru testējuši, skatījušies. Nu, mums tas sirs iepakots vakuma iepakojumā jau vairāk kā gadu stāv, un kvalitāte viss ir kārtībā, un arī tā attiecīgi gan kādas barjeru īpašības ziņā mums tas rezultāts ir labs. Jā, bet viņš būs dārgāks, lētāks, viņš visticamāk, ka viņš lētāks nebūs. Tālāk nākamais mums ir šī provizoriski, varētu teikt, labi, materiāls ir viena lieta. Mēģinājām no cita rakursa uz to visu paskatīties. Mēģinājām paskatīties arī tā, ka iekārtas ņemam vērā. Ir uzņēmums, šie dati vairāk tā kā nāk no pārtikas ražošanas uzņēmuma, viens piemērs tikai. Ir situācija tāda, ka ir dažādi parasti uzņēmums ražo nevis vienu produktu veidu, bet vairāku veidu produktus. Līdz ar to, piemēram, mēs paskatāmies, ka viņam ir termoformēšanas iekārta, kur taisa trauciņa aizkausēšana, kas ir otrā rindiņā ieliktais, un flowpack iekārta, kurā ir šī flowpack iekārta, kas taisa šīs paciņas. Tad, ja mēs paskatāmies, protams, uz materiāliem ir dažādi biezumi, katram uzņēmumam būs savādāk pēc tā, kā tie derīguma termiņi noteikti produktiem un pārējās iekārtām pielāgotās lietas. Nu, tad, ja šeit paskatāmies, tad arī mums pirmais, ko mēs uzlikām otru ailu un tādu diezgan lielu
atgriezumi, kas veidojās tajā brīdī, kad notiek pakošanas process. Droši vien, ka cik daudz par to mums vispār mums aizdomājas, jo parasti visā šajā procesā tas materiāls, kas veidojās atgriezumos, viņš nav taukains, viņš nav ļoti bieži nav slapjš, viņš tāds, ko varētu laist uz pārstrādi, bet ja tie materiāli ir daudz slāņaini materiāli, tad principā tā kā viņš tad ar attiecīgi uz pārstrādi neaiziet. Līdz ar to te ir stāsts par to, ko ar šiem, jo tie procenti liekas 1,5, 2%, bet tā kā ja brīdī, kad mēs paskatāmies uz pēdējo švailīti, kur parādās tas gada apjoms, tad tie 1%, 1, 1,5 un 2 arī sastāda gana lielu procentu. Šeit ir tikai tāds viens piemērs mazais, kā tas izskatās, ja mēs skatāmies, cik ir iepakojuma vienība, cik tajā attiecīgi rullī vai kilometru apjomā mums tā kā cik tās paciņas mēs varam skatīties. Arī tāds vispārējs, tas apmēram ciparu, tas skats, kā tas izskatās, ja mēs pārvēršam viņus cipuros un skatāmies, kāds veidojās apjoms. Bet ko es gribētu teikt, ja mēs runājam par ātrbojīgiem produktiem, tad vienmēr jautājums par kooperēšanos un sadarbošanos. Un, protams, ja es esmu uzņēmums, kas ražo, piemēram, viena veida produktu, es varbūt nebūšu ļoti laimīga sadarboties ar tādu paša veidu produktu par pakošanu ražotāju citā, teiksim, pilsētā. Bet te pašā laikā šie produktu iepakojumi, kas ir paredzēti ātrbojīgiem produktiem, vai mēs runājam par gaļas vai par piena produktiem, materiāli varētu būt stipri līdzīgi arī. Attiecīgi, ja mēs tā skatītos uz daudzveidību un visām šīm lietām. Tā kā te arī stāsti par to, ka viņi ir ļoti dažādi. Bažas. Droši vien, ka man jānoslēdz arī šādām lietām par šīm bažām un veidiem. Es varbūt nelasīšu detāli to, ko es uzrakstījusi, jo to jau jūs varat paši izlasīt, bet kādas ir pašas būtiskākās bažas. Ja tagad es esmu kā pārtikas ražotājs un es ražoju produktu, un es tagad saprotu, ka man viens uzņēmējs piedāvā kaut kādu šādu materiālu, tad kur man ir garantīta tajā situācijā, kad ja viņš paliek kā monopols, tad principā man kā pārtikas ražotājiem vairs nav stipri daudz variantu, kur izvēlēties, jo es esmu ļoti pakārtots saistīts ar to piedāvājumu. Bet līdz ar to tā kā te uzreiz tāds jautājums, kas bija par būtisku, ko mēs skatījāmies. Tālāk nākamais bija arī jautājums tajā brīdī, ka mums arī bija Covid, jautājums par izēvielu piegādi, par materiālu, es domāju, tā kā no iepakojuma materiāliem, jo ja mēs tagad ejam uz to šiem pārstrādājumiem, tad principā viens būtisks materiāls nāk šis evoks, kas nāk iekšā daudzās vietās, ja mēs izmantosim vienas bāzes materiālu. Jautājums, vai tā evoksa visiem pietiks, kādas būs cenas, kuri dabūs pirmie, kuri dabūs pēc tam, vai vispār apjoms varēs nodrošināt. Tālāk nākamais bija jautājums arī par šīm iekārtām, ko arī tālāk minēšu. Uzņēmumi arī bažījās, vai tās iekārtas, kuras ir esošās, jo iepakošana mums nav tikai materiāls, ko mēs noliekam malā, bet tās ir visas iepakošanas iekārtas, iekārtām šie dažādi ātrumi, visas tās plūsmas, cik ātri mēs varam vai nevaram to izdarīt. Līdz ar to šeit arī būs gana daudz visādi jautājumu bažu, kā tas izskatās. Tajā brīdī, kad mēs esam mēģinājuši, un uzņēmumi ir mēģinājuši šos jaunos materiālus jau tā kā mēģināt testēt, ja ražība krītās. Arī šis ir tas, ar ko būs jārēķinās. Ir materiāli, kuriem es saprotu, ka daudz un dikti strādājot, kaut ko var tur attiecīgi optimizēt un visu, ko darīt, bet principā ražība iespējams, ka arī nepaliks tā pati. Līdz ar to, ko tas nozīmē uzņēmējiem, tas nozīmē to, ka arī šajā procesā ilgākā laika periodā varēs saražot tikai to pašu, ko šobrīd saražo. Līdz ar to, protams, ka tas neatiecās uz visiem, tur būs gan daudz dažādu to diskutējumu jautājumu no dažādiem aspektiem. Tad, protams, bija arī izaicinājumi un dažādas bažas, ko es turpināšu daudz tuvākajos dažos slaidos. Un tagad mēs runājam arī par šo regulu, direktīvu. Ir arī daudz dažādu, mēs runājot un skatoties ar uzņēmējiem, ar dažādu jomu pārstāvjiem, mēs arī šo jautājumu skatījāmies un runājām, cik tas ir labi vai slikti, kā tas izskatās. No vienas puses, protams, tas ir labi, tāpēc, ka mums būs Eiropā visiem daudz maz vienādi spēles nosacījumi. Ja šis notiktu tikai šeit Latvijā, tad mēs būtu, principā, stipri nekonkurētspējīgāki salīdzinoši ar visām pārējām valstīm. Vai mēs būsim tikpat konkurētspējīgi kā pārējās valstis šobrīd, ja tas būs diezgan līdzīgā veidā, tas ir atkarīgs no mums pašiem šeit Latvijā, kādu stratēģiju, kādu veidu mēs pieņemsim un kādā veidā mēs to varēsim risināt. Un līdz ar to, tā kā šeit skatoties arī uz šiem te materiāliem uz priekšu attīstībai, vienmēr ir tā kā jautājums par to, kas kuram izpratnē ir pārstrādājums. Jo ja es tagad principā saku kā iepakojuma ražotājs, ka šis ir pārstrādājums, tad es viņam paņemu uzlieku attiecīgi gan dažādus šos dizainus virsū, salieku krāsas un visu pārējo, un tagad es ielieku produktu iekšā. Man viņš nonāk tālāk līdz apsaimniekošanai un tālākiem procesiem, un man tagad pēkšņi pasaka, ka ne, tāpēc, ka viņam ir šausmīgi daudz drukas virsū vispārējā, viņš nav pārstrādājums, vai man pasaka, ka viņš ir pārāk taukains materiāls vai attiecīgi kaut kas nav kārtībā ar šo kvalitāti, viņš tajā brīdī kļūst no pārstrādājuma jau uz nepārstrādājumu. Līdz ar to jautājums, kur ir tā robeža un kur mēs varam pateikt, ka tas tā ir.
Mums būs gan daudz izaicinājumu. Tad vēl attiecīgi par cenām un apjomiem. Jau minēju prezentācijā, ka izskatās, ka šie materiāli, principā, ja mēs tā skatāmies, tad principā 30% dārgāk būs šī iespēja. Šī principā tas stāsts par to, ka ja mēs izmantosim un virzīsimies uz šiem materiāliem, kas skaitās šie pārstrādājumi, ir recyclable. Protams, ne visi būs dažādas kategorijas, dažādi veidi par iekārtu izmantošanām. Arī ir gana daudz bažu par to, vai mēs varēsim attiecīgi izmantot esošās iekārtas, tad viņām arī pielāgošana maksās. Tas varētu būt pat līdz 20,000 kaut kādi varianti pielāgošanām. Ir uzņēmumi, kur saka, jā, mēs savus klientus apkalposim un iekārtu pielāgošanu mēs tāpat izdarīsim, jo tas mums prestiža jautājums, bet tā droši vien, ka nebūs daudz. Tad nākamais, ja man tās iekārtas būs jāpērk jaunas kā uzņēmējiem, kas pako produktu, tad stāsti par to, ka iekārtas ļoti dažādas, specifiskas, sākot no dažiem tūkstošiem līdz pat 200,000. Protams, uzņēmumi parasti tā nav viena iekārta, viņam būs vesela rinda ar iekārtām. Un tad līdz ar to, tā kā par šiem ātrumiem, ko jau minēju, cik ātrā laikā mēs varēsim iepakot vai varēsim neiepakot, kā mainīsies šie te visi ātrumi, kādā izskatā tas viss mums tā kā notiks. Un, protams, kad ja mēs tā raugamies arī no šiem iepakojumiem, tas ne tikai bažas no pārtikas ražotājiem, bet arī no iepakojuma ražotājiem. Vienmēr ir jautājums arī par šīm te cenām, izmaksām, iespējām dabūt arī šo izejmateriālu, lai viņš nonāktu šeit mums Latvijā, lai mēs varētu šeit materiālus arī skatīties un tā kā attiecīgi tirgot. Tad tāds mazs kopsavilkums visam tam, ko es šobrīd jau runāju. Ja mēs mēģinam izmainīt un mainīt kādu iepakojumu, tad principā ļoti būtisks jautājums ņemt spēkā visus šos aspektus, gan materiāla cenu, gan izmaksas, gan arī pārējos šos te visus aspektus, lai nebūtu tā, ka mēs tagad esam cerējuši, ka tas būs ļoti lēti, sākam mainīt un saprotam, ka ir tā, ka mums būs jāiegulda ļoti daudz un dikti. Tas tādā ātrā skrējienā par tiem galvenajām lietām, ko mēs esam pētījumā tā kā konstatējuši, bet, protams, kad ir daudz dažādu nianšu, par kurām daudz un dikti esam runājuši. Paldies!